Skolēniem tuvojas izlaiduma laiks. Varbūt kāds jau ir izlēmis, kādu profesiju vēlas apgūt nākotnē, bet varbūt kādi vēl domā. Šodien mūsu ceļš ved uz Cēsu profesionālo vidusskolu, kur uzzināsim, kādas profesijas apgūt, piedāvā tieši šī skola. Tātad pēc 95 gadiem Cēsu profesionālā vidusskola beidzot būs apvienojusi savas ēkas vienā vietā un uzsāks jaunu attīstības posmu Valmieras ielā 19 Cēsīs. 4. gadu skola ir Cēsu novada pašvaldības skola, un pateicoties tieši šim faktam, mēs esam varējuši īstenot savu sapni un piedaloties Eiropas rekonstrukcija un attīstības fonda projektā par vairāk kā 4,5 miljoniem izveidot šo jauno skolas kompleksu. Kā jaunu profesiju piedāvājam mēbeļu dizaina speciālistus, 4-gadīgo izglītības programmu un iespējams arī kāds, kas vēlās pēc vidusskolas šo profesiju apgūt. Man kā ārodu apmācības skolotājiem lielākais prieks un gandarījums droši vien ir par to, kad skola šī projekta ietvaros ir arī nopirkusi jaunas tehnoloģiskās iekārtas. Izvēlējos profesiju elektriķis, tas gāja tā pēdās. Plus tā ir ļoti labi apmaksāta profesija. Šajā skolā ir iespēja tikt uz ārzemēm, pats biju Igaunijā, redzēju, kā ārzemēs viss notiek ar kokapstrādi. Jau 2. gadu mēs Cēsu pilsētā rīkojam tā saucamās namdaru dienas, kad mēs pilsētas centrālajā laukumā praktiski rādam, ko tad mūsu namdari prot, ko var izgatavot. Šogad būvējam rotaļu mājiņu bērndārzam, un namdaru dienās šogad šo te namiņu mums ir uzbūvējuši jaunieši, kas skolā mācās pēc vidusskolas.